Un mani ļaudis, pār kuriem mans vārds ir saukts, pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļauniem ceļiem. Tad es no debesīm gribu uzklausīt un piedot viņu grēkus un dziedināt viņu zemi. Tad manas acis būs atvērtas un manas ausis klausīsies uz lūgšanu šinī vietā. Otrā laiku grāmata, 7. nodaļa, 14. un 15. panti. Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Ārā ziema, pamatīga ziema. Pasaulē juku laiki un milzīga neizpratne, bet es joprojām īsi par galveno. Jo es zinu vienu, ja galvenais būs galvenais visur, kur es iešu, nekādas vētras mani neizbiedēs, un arī tevi nē. Šodien es gribu parunāt par, godīgi sakot, es ilgi atturējos no šīs tēmas, no šīs apspriedes, no šīm pārdomām, bet kopš komentāru plūsmas manā Facebook ierakstā par raidījumu Mūsties Latvija, no laikam nāksies izteikties man arī. Un proti, jā, ir noticis tā, kā ir noticis. Ir notikusi, manuprāt, nepatīkama saruna starp kristīgiem līderiem. Ir notikusi vērtīgu raidījumu izņemšana no kristīgā radio programmas. Ir notikušas daudzas lietas, ar kurām ir grūti samierināties. Un, godīgi sakot, es joprojām nespēju samierināties skatoties no cilvēciskā viedokļa. Un, paldies Dievam, mums ir Dieva vārds, kas mūs noliek pie vietas. Un viedokļi ir dažādi. Ja man jādalās ar manu personīgo viedokli, man jau sāpēja sirds par to, ka Maira Ošanietis tika, es nedrīkstu teikt izraidīta, bet manā skatījumā izraidīta no kristīgā radio, lai varbūt tā nemaz nebija klāt un nezinu. Ļoti sāpēja tā situācija pēc dievkalpojumiem no mīnus un uz plusu, kur dievkalpojumi tika nodēvēti par cirka izrādi un dieva vīri par ākstiem. Tagad ir, manuprāt, ļoti vērtīgi un ticību stiprinoši raidījumi izņemti no programmas, sākot ar 2. janvāri. Es nezinu, varbūt uz doto brīdi jau ir atpakaļ, lai Dievs dod. Un šīs visas lietas liek domāt, kas notiek. Es nemaz neskatos uz to, kas notiek ārā, jo mēs redzam, ka pasaulē notiek vājprāts. Nāk prātā Eduarda Veidenbauma vārdi: virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks. Es gribētu piebilst Dieva dūrei. Un tomēr šodien es gribu aicināt padomāt par to visu no tā viedokļa. Dievs ir teicis, manas domas nav jūsu domas. Mani ceļi nav jūsu ceļi nav mani ceļi. Un tas nozīmē, ka ne man būs spriest pareizi vai nepareizi. Jā, es varu par to lūgt Dievu, un Dievs mani uz to aicina. Mēs varam uz to skatīties visādi, cilvēcīgi, garīgi. Bet vienu pamatu mums Dievs ir devis, un tas ir Dieva vārds. Un šodien es aicinu tevi izlasīt visu Pāvila 1. vēstules korintiešiem 3. nodaļu. Es gribētu, es pati arī viņu lasīt, es viņu lasu un smeļos spēku šajās situācijās no tā, jo Pāvils saka, un brāļi, es nevarēju ar jums runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem, kā ar nejēgām iekš Kristus. Jo, ko dara kristieši? Strīdās, kritizē, principā viņi izsaka savu viedokli, un tas nav aizliegts. Bet mēs esam aizmirsuši, ka mēs esam Kristu Jēzu. Un ka Dievs joprojām valda, un ka viņš noteiks gala rezultātu. Personīgi es tajā šajā visā te notikumu gūzmā saskatu vienu. Pašreiz mēs redzam, kas ir kas, un Dievs mums to atklāja. Mēs redzam
cilvēkus, kas ir svētā gara vadīti un kas nav svētā gara vadīti. Un tā ir Dieva žēlastība, ka mēs to varam ieraudzīt. Mēs varam nekritizēt, mēs varam neskatīties kritiski uz to, jo uz to mēs neesam aicināti. Šīs lietas izsvērs Dievs. Tāpat Dievs ir teicis, neatriebieties paši mīļie, Dievam pieder atriepšana. Un tā tālāk jau es varētu nosaukt ļoti daudz rakstu vietas, kas liek mums apstāties un nekritizēt, neaprunāt. Un mēs nezinām to patieso situāciju, kāda tā ir. Bet šī 3. nodaļa Pāvila 1. vēstulē korintiešiem ļoti skaisti ir rakstīts. Es jūs esmu dzirdinājis ar pienu un ne ar barību, jo jūs vēl nespējāt, un arī tagad jūs vēl nespējat. Jo jūs vēl esat miesīgi, jo kamēr jūsu starpā ir skaudība un strīdi un šķelšanās, vai jūs neesat miesīgi un vai nestaigājat pēc cilvēku kārtas? Jo, kad cits saka, es turos pie Pāvila, un cits es pie Apola, vai jūs neesat miesīgi? Kas tad ir Pāvils un kas ir Apols? Tie ir kalpi caur kuriem jūs esat palikuši ticīgi. Vai tas ir radio prezidents vai radio vadītājs, vai tas ir tavs mācītājs, vai tas ir tavs mentors, vai kas tas būtu, tas ir Dieva trauks. Un Dieva traukiem ir sezonas, ir laikmeti, līdz kuram brīdim ir jāpāriet jaunā līmenī. Un ja Dievs strādā pie manis caur šīm situācijām, tad aleluja. Ja Dievs strādā pie tevis caur šīm situācijām, lai tu nekluptu, nekrist, ir ļoti viegli krist kritikā un sašutumā un izmisumā. Es atceros, ka tā ir dienā, kādā 3. dienā, kad es atklāju, ka kristīgā radio rīts ļoti līdzinās SVH rītam vai radio skonto rītam, kas šeit tad man arī skan mašīnā. Es biju sašutus, es biju izmisis, es uzrakstīju ziņu uz kādai man pazīstamai radio darbinieci. Es biju totālā šokā. Es tiešām biju, es domāju, kas notiek. Un beigās, ziniet, ko es izdarīju? Tagad. Sākot ar 2. janvāri, kopš es atklāju, ka vairs nav raidījumu Mosties Latviju. Es pārstājušu radio klausīties. Es neaicinu tevi uz to, jo pēc savas būtības viņš savu misiju pilda. Viņš glāb cilvēkus. Tas, ka man ar viņu nepietiek, man jau sen ar viņu nepietiek. Iesācējiem tas ir labs, un lai viņiem viņš ir. Bet mēs varam skatīt. Mums, paldies Dievam, vēl ir internets, mums, paldies Dievam, vēl ir kristīgās pārraides, mums ir dievkalpojumi ieraksti. Un es zinu, ka pretinieki teiks, jā, mēs esam piedzīvojuši tos laikus, ka mēs varam klausīties to, kas mums patīk, ja kā Bībele saka, tā kā ausis sniedz. Jā un nē, jo es esmu pati piedzīvojusi gara vadību caur to, ka ir raidījumi, kurus es nevaru klausīties, ir vēstījumi, kurus nevaru klausīties, jo ir laiki, kad es tos vispār nespēju pieņemt, paiet kaut kāds laiks, un es spēju pieņemt, tāpēc, ka es augu, tā kā visi dzīvi radība, un ir svētā gara vadība, ka tas nav tas, ko Dievs grib teikt. Ja mēs esam svētajā garā, mēs izšķirsim. Svētais gars mums to pateiks. Un tālāk es izraušu dažus pantus ārā. Viņš saka, tie ir kalpi, caur kuriem mēs esam kļuvuši ticīgi tā, kā tas kungs ikvienam ir devis. Tad nec dēstītājs ir kas, nec slacinātājs, bet Dievs, kas audzina. Un principā tas, ko es šeit redzu, Pāvils saka, nepievērst tam tik ļoti lielu uzmanību. Sijā, skaties, kas ir vārdā, tev ir Dieva vārds, skaties uz Jēzu, skaties uz Dievu, skaties, ko Dievs ir teicis. Maini savu situāciju, maini savu attieksmi ar Dieva vārda palīdzību, nevis ar to, kas notiek tev apkārt. Izteikt viedokli nav slikti. Un man patika kādas māsas komentārs, kad viņa teica,
ar šiem raidījumiem vai bez šiem raidījumiem. Svarīgākais ir tas, kādas ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Tas ir pats galvenais. Jēzus teica, netiesājiet un netapsiet tiesāti. Āmen. Nedarīsim to. Notiek tas, kam ir jānotiek, jo Dievs joprojām valda. Viņš ir kungs un viņš noteiks, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs. Un tālāk, 11. pantā viņš saka, pēc Dieva žēlastības, kas man ir dota, es kā gudrs nama taisītājs esmu licis pamatu. Un cits uz tā taisa ēku, bet tik vienam būs pielūkot, kā viņš ēku taisa. Jo citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts, proti Jēzus Kristus. Vienīgais pamats. Bet ja kas uz šo pamatu uzceļ zeltu, sudrabu, dārgus akmeņus, kokus, sienu, salmus, tad ik viena darbs taps redzams, jo tā diena to atklās. Tāpēc, ka šī ugunī parādīsies, un kāds ir katra darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs paliek, ko tas tur virsū uzcēlis, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats taps izglābts, tomēr kā caur uguni. Vai nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva garš iekš jums mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts un tas jūs esat. Lai neviens nepieviļas. Ja kam jūsu starpā šķiet, ka viņš gudrs šinī pasaulē, tas, lai to ģeķis, lai kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir ģeķība pie Dieva. Jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņu veltībā. Un atkal, tas kungs pazīst gudro domas, ka tās veltīgas. Tad nu neviens, lai nelielās ar cilvēkiem, jo viss jums pieder. Lai Pāvils, lai Apols, lai Kēfa, lai Modris, lai Tālivaldis, lai Agris, lai vēl kāds kalpotājs. Lai pasaule, lai dzīvība, lai nāve, lai klātesošas lietas, lai nākamas lietas. Viss jums pieder. Bet jūs Kristum un Kristus Dievam. Āmen. Un vai pamanīji, ka šeit nav pieminēts? Šeit nav pieminēta pagātne, jo pagātne mums nepieder. Lai kas būtu noticis pirms brīža, nav mūsu daļa. Tas pieder Dievam. Viņš to no mums ir atņēmis vēl jau vairāk, ja mēs esam nožēlojuši un griezušies pie Dieva pēc grēku nožēlas. Viņš to visu ir aizlicis. Mums nav tiesība tajā rakņāties. Tas ir tas, ko es pašreiz principā daru. Bet ne jau ar to domu, lai rakņātos, kas ir noticis vai nav. Mans aicinājums ir pacelt galvu, skaties uz Jēzu. Viņš valda. Viņš joprojām valda. Kamēr ir arhīvs, varam klausīties arhīvu. Kamēr ir draudzes dzīvības avots, dievkalpojumu ieraksti, no kuriem šie raidījumi būtībā ir veidoti Mosties Latvijā, skatāmies dzīvības avota dievkalpojumu ierakstus. Un necepsimies, nestrīdēsimies, necentīsimies izrādīt savu gudrību. Nu, ir tā kā ir. Dos Dievs, mēs lūksim, notiks, ka šis raidījums atgriežas tāpat kā vispārējie. Jo neapšaubām tas bija par stiprinājumu mums visiem. Un ticības stiprināšana ir nepieciešama ikvienam, kā mācītājiem, tā arī parastam ikdienas ticīgajiem. Tēvs, es tev pateicos, ka tu visu pagātni esi paņēmis no mums prom. Piedod par tiem brīžiem, ka mēs rakņājamies pagātnē un mēģinam izvērtēt un peldamies tajā un turamies tajā. Dievs, paldies tev, ka tu mūs esi izrāvis no tumsības varas un iecēlis savu mīļā dēla valstībā. Tēvs, piedod mums, ka pārāk bieži mēs rakņājamies pagātnē.
Kungs, rādi mums ceļu un vadi mūs, jo tava taisnība, tava godība, tas ir tas, kas tu pats, tas ir tas, kas mums esi vajadzīgs. Tēvs, vadi mūs savā gudrībā un piedod mums mūsu grēkus. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Drusku garāk sanāca. Piedod man.